Katrai dienai sava nozīme. Ir naudas dienas kārtīgās un... Kuras? Kad uzstāties vai iztērēties. Svarīgi tie datumi, ka tu kaut ko ļoti nopietnu gribi darīt. Nezinu, kaut kādu īpašumu pirkt, nu skaidrs, ka tur vajadzētu paskatīties, ka tu noslēdz sev ļoti labvēlīgā skaitlī, nevis tur kaut kādā krīzes skaitlī. Laulību dibināt ļoti svarīgi ir pareizā datumā, lai iedod pārim to enerģiju, kas viņiem dod attīstību, nevis viņus tur sašaurina. Dienas enerģija, kad ir nauda un kad tiešām vajag būt pašam, vajag būt aktīvam, tad, kad ir 3 atkal. Tā ir dinamiska diena, neko nesēžam uz vietas, ejam, visu daram, tā ir diena ar naudas piesaisti. Kad mēs to naudu iztērējam ļoti lielu? Jo mums bija viena diena, kad mēs sen tādu summu mēs vienas dienas laikā 3 stundu laikā nebijām iztērējušas. 28. maijs sanāk. 28 ir viens. Tā ir baudīšanas diena, ko jūs tur pirkāt? Mēs baudījām, mēs ar acīm baudījām. Bet ideāli, un ir tās dienas, kad ir sevi jālutina kaut vai šādā veidā.